Mans vārds ir Dace Taurīte. Esmu pirmsskolas skolotāja. Dzejoļus es rakstu jau ļoti sen, bet tieši bērniem es dzejoļus sāku rakstīt strādājot pirmsskolā. Kad dažādās tēmās, šķirstot dažādu autoru grāmatas, man sagribējās, lai būtu vieglāki dzejoļi, vienkāršāki, ritmiskāki, ar vieglākiem vārdiem, bērniem labāk uztveram un saprotam. Un tā pamazām viens pēc otra tāpa dzejolītes bērniem, daļa no kuriem ir šajā grāmatā. Ir vēl vairāki citi, kuri vēl gaida nākošās grāmatas. Grāmatas nosaukums ir Gada laiki, un tajā ir apkopoti dzejoļi, kuros ir raksturotas pazīmes dažādos gada laikos. Un šo dzejoļu izvēle tika veikta sadarbībā ar izdevniecību, kur atbalstīja šo ideju un projektu un palīdzēja izvēlēties tieši atbilstošos dzejoļus, lai katram gada laikam būtu raksturīgākie. Savukārt viens no pirmajiem dzejoļiem, kas arī tapa ar bērniem, strādājot un mācot viņiem saklausīt dažādas skaņas un ieklausīties apkārt, kas notiek pasaulē, ir šāds. Dzirdi, putni čivina, vējš koku lapas čabina, pelīte savā alā pīkst, vecās durvis varoties čīkst, mašīnu motori skaļi rūc, bites medu vācot dūc. Suns tevi sveicinot rej, mākonis lietus asaras lej. Esi uzmanīgs, ieklausies, skaņa pasaule atvērsies. Tātad stāsts bija tāds, ka mums ir jābūt dzirdīgiem, lai sadzirdētu, kas ir visapkārt pasaulē, un pēc tam arī ir vieglāk saklausīt skaņas, kuras sarindojas viena ar otru kopā un veido vārdus, lai vieglāk ir apgūt arī lasīt prasmi. Grāmatas struktūra ir veidota tā, lai bērni varētu dzejoļus gan paši izlasīt vai izlasīt kopā ar pieaugušā atbalstu vai palīdzību, kā arī ir iekļauta iespēja dzejoļus noklausīties, noskanējot kvadrātu kodu, un dzejoļus ir ierunājuši 2 burvīgi aktieri, tātad arī var bērni iedarbināt iztēli, klausoties aktieru lasījumās to pašu dzejoli. Vēl grāmatā ir dažādi uzdevumi, gan saistībā ar dzejoli, kur jāatbild uz jautājumiem par dzirdēto, tātad pārbaudīts, vai ir uzmanīgi klausījies, vai ir sadzirdējis visus vārdus, kas ir bijuši dzejolī, vai ir sapratis dzejolī iekļauto domu, un tad var viegli atbildēt uz jautājumiem. Tas veicina bērniem arī stāstīt prasmu un klausīšanās prasmes, kas ir ļoti svarīgi, lai visu pareizi sadzirdētu un saprastu. Un vēl papildus grāmatā arī ir paredzēti burtu apgūves vingrinājumi, līnijās, rakstība, burtu pareizes rakstības virziens, viss, lai apgūtu, kā tad jāraksta šie burti, kas ir ļoti svarīgi 1. klasē. Un tāpat ir dažādi uzdevumi saistībā ar gada laiku ritmu, kur var āķīgi jautājumi par raksturīgajām norisēm dabā. Tāpat ir arī uzdevumi ar burtu ievietošanu vārdos, lasīt prasmes veicināšanai un arī atstāti laukumi brīvai radošai iztēlei, uzzīmēt kādu tēlu, kas ir dzejolī saklausīts vai kāds mīklas atminējums, tātad dažādām radošām izpausmēm. Tātad bērns kopā ar pieaugušo, iepazīstot šo grāmatu, pilnīgi noteikti papildinās vārdu krājumu, jo dzejoļos ir dažādi vārdi, kas varbūt ikdienā nav sastopami. Ir vārdu skaidrojumi, piemēram, dzejolī, kur ir par eglītēm, kas ietērptas baltās seģenēs, ir paskaidrots, kas tad ir seģene, tātad bērns iegūst to, ka viņš uzzinās jaunus vārdus. Klausoties, tātad dzejoļu lasījumā arī tātad šīs klausīšanās prasmes būs nostiprinātas. Burtu rakstība un radošās izpausmes 4 ļoti svarīgas lietas, kas pamatā ir nepieciešams arī tālāk skolas gaitās, šeit arī tiks nostiprinātas. Darbojoties ar šo grāmatu, gan vecāki, gan pedagogi var saprast, cik daudz bērns var pats izpildīt, kā saprot uzdotos jautājumus, vai lasa ar izpratni, vai ir jāatbalsta vēl, vai ir sācis tikai apgūt, vai jau ir apgūvis padziļināt, kādas ir viņa prasmes, un tātad ar šo grāmatu darbojoties var saprast, kurā līmenī atrodas un kur varbūt ir vēl jāpieliek kādas pūles, kādas prasmes apgūt labāk,
pamatīgāku un dziļāku, bet grāmata ir labs materiāls, lai darbotos un pēc iespējas labāk visu apgūtu. Grāmatā noteikti ne tikai var rakstīt, bet ir jāraksta. Vispirms bērniem dot rakstīt ar zīmuli, parasto, kas arī ir vieglāk, zīmuls ir mīkstāks, un tad, ja bērns varbūt uztraucās par kādu kļūdu, tad arī zīmuli var izdzēst, un tas nekas, tātad var rakstīt vēlreiz, bet arī zīmēt droši var, jo šī ir grāmata, kurā var rakstīt, un zīmēt, tā ir paredzēta tieši šim visam, jo lielākoties grāmatās nedrīkst zīmēt, bet es kādreiz arī par saviem dzejoļiem runājot, arī domāju par to, ka es vēlos tādu grāmatu, kurā ir dzejos un ir vieta bērna fantāzijai, kā viņš pats ilustrē šo dzejoli, ko viņš ir sadzirdējis, ko viņš grib uzzīmēt tajā. Grāmata, kurā drīkst bērns zīmēt, kurā viņš pats ir mākslinieks tam, ko viņš ir sadzirdējis, saklausījis un sapratis. Un šeit arī tātad ir vieta šīm te radošajām izpausmēm, kas arī var bērnā varbūt attīstīt mākslinieku jaunu. Pirmskolas mācību procesā šo grāmatu lieliski var integrēt runājot par gadalaiku pārmaiņām, un katram bērnam arī piedāvājot izpētīt attēlus, un kopīgi apskatot visu, un lasot un noklausoties. Skolotājs var izmantot dzejolīšus kopā ar bērniem, tos lasot un mācoties un pārunājot, tādējādi papildināt bērnu zināšanas. Dzejoļus var mācīties, no galvas skandēt, kas ir arī ļoti svarīgi bērniem prast iemācīties no galvas, ne tikai izlasīt. Dzejoļiem var izdomāt klāt kustības, var dot bērniem uzdevumu pašiem izdomāt, kā attēlot ar kustībām dzejolī notiekušo, var skolotājs rīt aplī dzejoļus skaitīt un kopīgi izdomāt kustības. Un tāpat arī lapas, kurās ir burtu rakstība, ļoti labi var izmantot pēdējā mācību gadā, kad notiek 6-7 gadi bērniem, kad sagatavošanas skolu, tad tieši šajās lapās var apgūt burtu rakstību līnijās, kas ir viens no padziļinātajiem sasniedzamiem rezultātiem, ka raksta burtus līnijās, lai bērni pieroda un saprot, kurā līnijā kurš burtiņš dzīvo, uz kuru pusi viņš ir jāvelk un jāraksta. Tādējādi bērni šeit pēc parauga skatoties, neizslēdzot tik un tā, ka skolotājs demonstrē priekšā katra burta rakstību, bet bērni šajā grāmatā arī var redzēt, kā tie burti ir jāraksta un kur viņi līnijās atrodas. Pirmajā klasē grāmata noteikti ir noderīga, jo pirmajā klasē jau sāk daudz pamatīgāk apgūt burtu rakstību līnijās, ko pirmskolā tikai uzsāk. Savukārt sākuma skolas programmā ir šīs posms, kur apgūst burtu rakstību līnijās, un tātad šī grāmata var būt kā papildu līdzeklis, kur bērnam palīdzēt nostiprināt šo izpratni par burtu atrašanos līnijās un par pareizu rakstības virzienu, un pēc tam jau tad arī, kad ir apgūt kārtīgi rakstīt burti, tos apvienot vārdos. Un grāmatā burti ir sakārtota alfabētiskā secībā, kas arī jau sākuma skolas posmā ir ļoti svarīgi apgūt kā alfabēts. Pirmsskolā vēl tik svarīgi nav apgūt alfabētu, bet sākuma skolā jau ir šī alfabētiskā secība ļoti svarīga. Skrejošie mākoņi. Apgulies pļavā, garajā zālē, skaties, kā debesīs mākoņi skrien. Daži laižas kā putni izplastiem spārniem, citi kā zirgi, aulekšiem vien. Mākoņu zvēri, kalni un kuģi, zivis un koki, viļņi un loki, spāvas un švīkas, pikas un pūkas, debesu plašumos visi mīt. Apgulies pļavā garajā zālē, skaties debesīs, mākoņi skrien.